Sveicināts, Igo! Pastāsti, kas riteņbraucējus gan šosejā, gan mountainbikos sagaida šajā sezonā. Kādas iespējas sportot ar divriteni? Nu, labdien! Brīnišķīgi, ka pazvanīja. Tikko bija Latvijas federācijas nobeiguma sapulcs, kur visi atskaitījās, kas izdarīts, un aina bija diezgan laba. Un arī uz nākošo gadu, tas ir šogad, izskatās, ka pasākumu būs gan daudz un gan labi. Nu, ko mēs rīkojam? Mēs rīkojam 6 Latvijas valsts meža MTB, gravel posmus, Toyota Rīgas velmaratonu un vienības braucienu. Tie, ko mēs darām. Bet kas būs tāds savādāks un teiksim, tāds interesants, nu, ļoti nopietni gatavojamies šim te seriālam Latvijas valsts meža MTB un gravel, kurš šogad būs jubilejas 25. gads. Tad 25 gadus no vietas cilvēki var piedalīties interesantās sacensībās un celt savu meistarību un veselību. Kā teikt, tas mums ir, katrā no posmiem mums būs atsevišķa programma, ko mēs atskatīsimies pagātnē, pateiksimies cilvēkiem, kas ir piedalījušies rīkošanā un tā tālāk. Tā kā tas ir tāds viens par kalnu divriteņu maratoniem sacensību posmi. Mums ir 6, kā sāksim 26. Aprīlī ar etapu CS Valmiera. Mums ir trasa uztaisīta, apstiprināta, tā kā tur viss kārtībā. Tad mums seko 10. mājas Sigulda, 20. jūnijas kartona fabrika, Rankā, tur arī Latvijas čempionāts, 12. jūlijas Ogre, 2. augusts Smiltene un nobeigsies pasākums Cēsīs 27. septembrī. Savukārt Toyota Rīgas velmaratons norisināsies šogad 31. maijā. Nu, tur tradicionāli trase, tur Rīgā vairāk mēs nekur nevaram aizbraukt uz citiem rajoniem, kā viens starts un finiši būs 11. novembra Krasmalā, un tad apkārt pa tiltiem mēs pusdienu brauksim ar riteņiem. Tas arī ļoti labi. Nu, un pats populārākais ir, protams, ka 5. 6. septembris Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, kas viskuplātais pasākums ir Latvijā un ne tikai. Nu, tas tā pa kalendāru. Jā, tika pieminēts šis priekš manis mistiskais vārds gravel. Kas tad tas ir tāds pa zvēru? Tulkojumā uz angļu valodā tas būs grants. Nu, jau mēs rīkojam, ja nemaldos 4. gadu šos te pasākums, kas ir ļoti, ļoti augoši Eiropā un pasaulē. Un tā ir radīta riteņi, ar kuriem speciāli var braukt, labi var braukt. Kur riteņi var braukt pa grants ceļiem, bet šie riteņi ir tādi, kas ir speciāli piemērotam. Nu, viņi ieguvuši pietiekuši lielu popularitāti, lai viņiem braukt. Nu, kā varētu raksturot tā kā saprotamā valodā, ja MTB ritenis ir tā kā džips, pa kuriem pa visiem var braukt, tad gravel velospēds būs pēc identiski mašīnai, nu tā kā pilsētas džips, nu tāds RAV4 vai kaut kāds tam līdzīgs. Tā kā to var braukt gan pa šosei, gan protams, ka visiem riteņiem visur var braukt, bet viņš ir vairāk tā kā piemērots. Nu, tur viņi iet pa tādiem maziem ceļiem, vairāk pa grāntu ceļiem, pa meža ceļiem, ar kāpumiem, nu tā. Un garāks distanci, ja mountainbikiem ir kaut kādi 45-50 km, tad TCO sākās no 80 un uz augšu. Tu pieminēji, ka vienības brauciens notiks pat veselas 2 dienas, ja? Vai tiešām tik liels dalībnieku skaits ir, ka 2 dienas pat jārīko? Nu, gluži tā nav. Mēs jau vairākus gadus rīkojam iepriekšējā dienā pasākumu bērniem, jo faktiski vienā dienā mēs pie tāda cilvēku daudz un nevaram iekļaut aiz bērnu programmu. Tā kā mēs tajā iepriekšējā dienā, šogad tas būs 5. septembrī, ir bērnu diena, kur bērni brauc ar riteņiem pa Siguldu.
tas arī tā kā diezgan augošs pasākums, ko patīk arvien vairāk braukt. Vai arī kādreiz ir piedalījies kādos no šajiem mountain bike posmiem un šoseis braucieniem arī, piemēram, Toms Skujiņš, vai ir plānā, ka varbūt kāds no top līmeņa braucējiem arī piedalīsies kādā no mountain bike posmiem vai vienības braucienā, un ka parastajam cilvēkam būs iespēja vismaz kaut kur starta rajonā satikt kādu īstu meistaru šogad? Droši vien būs tā, jūs jau ziniet, ka sacensību kalendārs profesionāliem sportistiem ir ļoti piesātināts, ļoti daudz sacensības, bet viņi vienmēr, ja viņi ierodās Latvijā, šie puiši, ja viņi ir cēlušies no šiem te pasākumiem, viņi savu meistarību ir sākuši gūt vispirms MTB maratonos, tad vienības braucienā, tā ir tā programma, ko viņi izgājuši cauri, un viņi ir liels prieks viņiem piedalīties, un kad nāks jau, pirms katru pasākumu mēs paziņojam, vai kāds no tām slavenībām būs. Toms Skujiņš, piemēram, arī braucis MTB un ir braucis pat Eiropas čempionātā Siguldā, kad notika, un ieņem, man liekas, vietu pirmajā 10. Visbeidzot jautājums tev personīgi, vai ir sanācis jau atklāt velo sezonu? Jā, velo sezonas atklāt diezgan kāds 3 nedēļas atpakaļ, tiešām, jā. Es dzīvoju tādā vietā Garciemā, kur ir mežs un jūra, un tur varēja sniegs vēl mežā nebija nokusis, bet laiks bija pietiekoši silts, un gar jūras malu no Sārnikavas līdz Garciemam vai tālāk līdz vecākiem varēja baigi forši braukt. Tas ir izdarīts. Lai izdevusies sezona gan kā organizatoram, gan lai atliek arī laiks un veselība un prieks pašam pabraukt ar divriteni. Liels paldies, ļoti labs novēlējums. Es arī citiem cilvēkiem novēlu braukt ar riteni. Nekad nevajag pārspīlēt, bet velospēds ir tāds rīks, ar ko tu tiešām to veselību var vismaz noturēt un pacelt, jo tev nekas nav tāds tricinošs, ka tu skrieni vai tu lec vai kaut ko, riteni ir tā kā, kā saka, mīkstāk tā braukšana. Jā.